Tūlīt raidījums De facto. Vēlāk detektīvu seriāls Inspektors Luis. Labvakar! Mēs raidījuma De facto komanda esam atpakaļ no atvaļinājuma un gatavi jaunai sezonai. Un iesāksim ar šādiem tematiem. Kāriņa lidojuma lietā līdz šim sodīti vien valsts kancelēs darbinieki. Kā tas ietekmēs ierēģņu un politiķu attiecības nākotnē? Neviens nejūtās labi un komfortabli, jo ir saņēmuši ļoti daudz cilvēku šos gan emocionālus, gan finansiālos sodus šeit. Pēc lielajiem plūdiem Jūrmala gaida palīdzību no valsts, bet par meliorācijas sistēmām doma nav rūpējusies. Kādēļ domē nekad neatradās tam resursi un vēlme, lai to izdarītu? Primāri domē ir jānodrošina arī izglītība. Valdība ķeras klāt nākamā gada valsts budžetam. Izmaiņas nodokļos pagaidām miglātītas. Man jāsaka, šis būs laikam viens no komplicētākajiem budžeta sastādīšanas procesiem, ko es atceros savā politiskajā karjerā. Kukuļi, sarunātas uzvaras un pazudusī koksne. Tiesās skata 7 lietas saistībā ar austrumu robežas izbūvi un aprīkošanu. Protams, tajā laikā arī vērtējot to situāciju, visa robeža bija, viena liela džungļa. Ekspremjera Krišāņa Kariņa speciālā lidojuma lietā šovasar.